Man ir liels prieks sveikt kolektīvu vārdā šajā saulainajā Vidainas dienā jūs mūsu Slogas ielas arhīvā. Ja jūs atceraties, tad pagājušā gadā svinot savu 95 gadu, arhīvs iedibināja jaunu tradīciju. Ik gads rīkot Latvijas vēstures arhīvu zinātniskos lasījumus. Kolektīvs ir gandarīts, ka mums izdodas šo tradīciju realizēt. Tādēļ otro Latvijas valsts vēstures arhīvu zinātniskos lasījumus atklāt aicināšu Latvijas Nacionālā arhīva direktora vietnieku Zigmundu Slēdiņu. Paldies! Tas tiešām ir ļoti liels pagodinājums, ka man ir iespēja šeit teikt atklāt lasījumus un teikt ievadvārdus tik plašai publikai. Pirmām kārtām es gribu teikt paldies Latvijas valsts vēstures arhīvam, arhīvu direktoram Nikolajam Rižovam un, protams, direktora vietniecei Valdei Petersonai un viņas komandai par to, ka viņi ir spējuši rast sevī spēku un iedvesmu atkārtot un turpināt. Un es ceru, ka padarīt šos lasījumus par tradīciju. Man ir prieks, ka ir atrasta tāda aktuāla tēma un ka šis tiešām ir pasākums, kas ir perfekts savā formā, es gribu teikt, aktuāls tēmā un es ceru, ka arī bagāts saturā. Un man gribas domāt, ka mēs šeit savākušies esam tādu 3 lielu lomu spēlētāji. Pirmām kārtām tie ir, protams, zinātnieki, pētnieki, vēsturnieki, kam ir iespēja šajos lasījumos padalīties ar saviem pētījumiem, teiksim, plašākai publikai stāstīt par saviem atklājumiem, par saviem atradumiem arhīvā. Otras lomas spēlētāji, man gribās domāt, šeit ir vēstures interesanti, ir vēstures patērētāji, kam savukārt ir iespēja gūt jaunu informāciju, gūt arī jaunas ierosmes saviem pētījumiem un turpmākai darbībai. Un tā trešā lielā loma, un par to es gribu mazliet tā vairāk pastāstīt, kas arī ir, teiksim, šeit klātesošie, tie esam mēs, arhīvisti, un mēs arī esam gūstam ļoti daudz šajos lasījumos, jo pirmām kārtām mēs, kuru ikdienas rūpe ir glabāt dokumentus, un tas ir tāds diezgan rutīnas darbs, un ikdienas palēks darbs. Šajos lasījumos mēs redzam, kā no mūsu dokumentiem, no tām informācijas fragmentiem, druskām tiek izstāstīts stāsts, kas ir nozīmīgs mums visiem, kas liek mums saprast, no kurienes mēs nākam un kas mēs esam un stiprināt, teiksim, mūsu savā identitātē. Mēs saprotam, kam mēs strādājam. Otrām kārtām tā ir iespēja arī arhīvistiem, un šodien es arī referentu sarakstā redzēju vairākus savus kolēģus stāstīt par to, kas mums ir krājumā, ko mēs varam un kā mēs to varam pētīt un izmantot. Un trešām kārtām tas mums ir nozīmīgi arī tīri profesionālai darbībai, mūsu darbu plānošanai, aptveršanai, kas mums jādara tālāk, jo jūs katrs, kas ir kaut reizi apmeklējuši šo lasītavu, zina, kā mums ir šeit ar uzziņu sistēmu, cik tā ir bēdīga, tā ir tikai papīrā, mums trūkst datori, mums nav iespēja, teiksim, elektroniski pieejama, un līdz ar to arhīvs ir tāda lielu darbu un lielu izaicinājumu priekšā. Mums ir jādomā par uzziņu sistēmas modernizāciju, elektronizāciju, un tad, kad tas ir tāds milzīgs masīvs, kā šajā arhīvā, ir vairāk nekā 6 miljoni lietu un vairāk nekā 11,000 aprakstu, ar ko sākt un kā, teiksim, kas ir tās prioritātes, kā mums ir jāstrādā. Līdz ar to mums ir ļoti nozīmīgi saprast, ko no mums sagaida pētnieks, ko no mums sagaida lasītājs, kas ir tie virzieni, kuros ir jāiet, un tās tēmas, un tie fondi, kas ir pirmām kārtām jādara pieejami elektroniskā veidā. Tā, un tad par aktuālo tēmu. Jūs varbūt esat dzirdējuši, ka tas, ko arhīvos nāk cilvēki meklē pirmām kārtām, tā ir, protams, ģenealoģija, tā ir īstas vēstures pētniecība, ko cilvēki nāk un
un pēta arhīvu dokumentos. Bet nākamais virziens, sevišķi pēdējos gados, tas ļoti uzplaukst, tad tā ir lokālās vēstures pētniecība. Un es domāju, ka tā kļūst aktuālākā arvien arī mūsu arhīvā, un ir jau aktuāla, un tāpēc, skatoties arī no tāda viedokļa, ko mums digitalizēt dokumentus, kāds mēs esam diezgan daudz izdarījuši, lai ģenealoģijas pētnieki varētu viņu visinteresējošie dokumenti būtu digitalizēti pieejami internetā, tad varbūt, ka nākamais šis digitalizācijas virziens varētu būt arī lokālā vēstura un dokumentu grupas, kas būtu nozīmīgas lokālās vēstures pētniecībā. Līdz ar to mēs gūstam jaunas ierosmes savām darbām. Nu, un tad novēlu, lai jums šodien ir radoša, teiksim, saturīga, lai jūs gūstat daudz jaunu ideju un saturīgi bagāta diena, un novēlu arī mums visiem, lai tikpat neizbēgami kā labkritis nākošajā rudenī nāk arī nākošie zinātniskie lasījumi vēstures sekundārā. Paldies!